Pirmais mans nolūks nav nec tēlot šo periodu kā ārkārtīgi drūmu, nec, protams, arī radīt tādu mītu, ka tas bija kaut kāds neaprakstāms uzplaukums. Un tas pirmais, ko es uzreiz jums gribētu teikt, ka mans stāsts nav par atmiņu. Es neesmu speciālists atmiņā. Es nestāstīšu, kā cilvēki atceras Ulmaņa laikus un kā viņi atceras Ulmaņa ekonomiku. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Es mēģināšu, ja man izdosies, pastāstīt, kā bija. Ja man tas izdosies vai ne, bet kā cilvēki atceras, tam nav nekādas nozīmes ar to, kā bija vai ne. Tas ir viens. Otrais, ko es uzreiz gribētu teikt tā, ka mēs relatīvi reti lasām to, ko pats Ulmanis teica. Un, protams, mēs esam pieraduši, un īpaši tie, kas profesionāli nodarbojas ar to, ka Ulmaņa laikā bija neaprakstāms un nereti ļoti bezgaumīgs viņa kults. Un ļoti bieži viņš arī runāja tādas lietas, kuras šķietami bija šķebinošas. Un šodien tas būtu pilnīgi neiespējams, ka kaut ko tādu valsts prezidents pateiktu. Bet nereti viņš teica arī tādas lietas, kuras bija apbrīnojami atklātas. Un tad lekcijā pašā ievadā es gribētu citēt tādu vienu viņa runu, kuru viņš teica 37. gada 4. februārī. Viņš uzrunāja Lauksaimniecības kameru, un šajā runā ir tādi divi momenti, kuri, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi arī mūsu šī dienas sarunai. Un pirmais moments tas ir neraksturīgi atklāts Latvijas stāvokļa novērtējums. Tas ļoti īsos vārdos, bet viņš teica tā. Ja mēs zinām, un arī šodien dzirdējām, tātad kameras sēdē, ka mūsu tautas ienākumi apaļos skaitļos ir caurmērā uz cilvēku 400-500 lati gadā, tad man jāsaka, ka tas ir ļoti maz. Tā kā laime priekš mums, ka ir vēl pāris valstis, kas vēl stāv aiz mums. Un tālāk sako vēl interesantāk. Citādi varētu notikt mums tā, kā ir pie mūsu linu un kartupeļu ražām, ka nevar sameklēt nevienu valsti, ko varētu parakstīt šiem sarakstam zem mums. Tas pirmais, ko es te gribētu tad teikt, ka šeit ir visumā pateikta tāda viena patiesa lieta, ka mēs bijām diezgan trūcīga valsts. Es jums vēlāk to teikšu, ka vidējais ienākums uz cilvēku pirms brīža, kad Ulmanis sagrāba varu, bija 390 lati uz vienu iedzīvotāju. Šodien mēs esam bieži vien tik šausmīgi uzbudināti, ka mums ir tik slikta dzīve, bet pamēģiniet iedomāties 390 lati uz vienu iedzīvotāju gadā un aprēķiniet, cik tas ir mēnesī. Tātad viena lieta, Ulmanis diezgan godīgi novērtē mūsu stāvokli. Kā maz ir vēl tādu valstu, aiz kuriem gandrīz vai vēl mēs esam. Bet otrs, viņš ļoti precīzi pasaka principu, uz kā balstīta viņa politika. Un te viņš saka, tiem ļaudīm, kam pieder politikā vadība vienā valstī, lai neviens neiedrošinās pa kājām pīties, kad viņi taisa savu saimniecisko politiku. To viņi diktē saimniecībai, kas jādara, kā jādara, ko jādara, lai neviens neuzdrošinās viņiem pīties pa kājām. Šeit ir ļoti būtisks princips. Politika noteiks, ko ražos, kas ražos, kā ražos. Tā ir politikas milzīga primaritāte viņa režīmā. Pirmais, ar ko sāksim, ļoti īsi ar literatūras apskatu. Un šeit mēs paskatīsimies uz tāfeli, un mēs redzēsim divus vārdus. Un tad pirmais, ko es gribētu teikt, ka Ulmaņa režīms no šī režīma saimniecības funkcionēšanas viedokļa, no tā, kā saimniecība darbojās, ir, iespējams pat ģeniāli izpētīts. Nekad es neesmu iedomājies, ka es varētu pretendēt uz tādu līmeni, analīzes līmeni, kāds ir Arnoldam Aizsilniekam. Un nekad arī mans mērķis, ķeroties pie Ulmaņa režīma pētīšanas, nebija doma, ka es varētu pārspēt Aizsilnieku. Otrs autors, kas varbūt ir mazāk pazīstams, bet kur es arī sirsnīgi jums ieteiktu lasīt, tas ir Nikolais Wolfgangs Balabkins. Tātad, ja mums ir tādi divi klasiķi, tad mans nolūks ir tikai jums atgādināt tos pāris secinājumus, kurus viņi savās darbos ir izdarījuši par Ulmaņa režīma saimniecību.
Pirmkārt, viņi uzsvēra to, ka tā ir valsts diriģēta saimniecība, jeb kā tobrīd paši viņi sauca valsts intervences saimniecība, tāda saimniecība, kurā valsts iejaucās visā, tieši tāds arī militārs izteiciens valsts intervence. Otrs, tas, ko aizsilnieks rakstīja un kas bieži vien cilvēkos izraisa ļoti lielu pretestību, ka tā ir valsts sociālisma saimniecība, ka tā ir tāda saimniecība, kuras nolūks ir vairot valsts īpašumu, izspiest privāto īpašumu, un ka tā trešais moments, pie kā es vēlāk sīkāk pakavēšos, ka tā ir plānsaimniecība bez pieņemta plāna. Proti tiek īstenota plānsaimniecība, bet vēlāk mēs sīki apskatīsim to jautājumu, ka tomēr tad, kad plāns tiek nolikts uz galda, un es esmu viņu lasījis, viņš ir 53 lapuses biezs, tad tomēr šis plāns netiek pieņemts. Tiek nolikts uz galda valsts 6 gadu attīstības plāns, un tomēr viņš netiek pieņemts, un Latvija nekļūst par trešo valsti, manuprāt, apkaunojošu aiz naciskās Vācijas un padomju Krievijas, kurā ir pieņemts valsts plāns. Mēs paskatīsimies, kāpēc viņš netiek pieņemts. Tātad aizsilnieka viedoklis - valsts intervence, valsts īpašuma vairošana, plānsaimniecība bez pieņemta plāna un tāda valsts sociālistiska saimniecība. Nākamais, ja mēs skatāmies konkrētāk, kā aizsilnieks ir vērtējis Latvijas saimniecības sasniegumus, viņš tos nav noniecinājis, bet viņš vienmēr tomēr ir atzīmējis, ka uz 40. gadu nacionālais ienākums uz vienu iedzīvotāju diemžēl slīdēja uz leju. Otrs, strādnieks rūpniecībā saražoja mazāk nekā 930. gadā. Ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kurš Latvijā bija vislabākais gads, tad tas ir 930. gads, dzīves līmeņa ziņā, strādnieku, teiksim, darba ražīguma ziņā. Nu, un trešais moments, ko aizsilnieks uzsvēra, ka, diemžēl, kapitāls plūda no Latvijas. Latvija nebija šī Ulmaņa režīma laikā labvēlīga kapitāls momentiem. Tas kapitālam. Tagad būtu par avotiem. Nu, skaidrs, ka katrs no mums, kas pētīja vai pat grib tikai pastāstīt par Ulmaņa režīmu saimniecību, mēs uzdodam sev jautājumus, kāda ir avotu, bāze, uz ko mēs varam balstīt šos pētījumus. Un, protams, viņi ir ļoti bagāta, bet es tomēr nolēmu uzdrošināties pievērst jūsu uzmanību 3 arhīva fondiem. Un te ir tā lieta, kur varbūt es ceru, mūsu šī projekta ietvaros varbūt dot kādu mazu savu pienesumu, pavisam nelielu salīdzinot ar aizsilnieku, jo aizsilniekam arhīvs nebija pieejams, kad viņš to rakstīja Zviedrijā. Pirmais fonds, ko jūs redzat, ir Ulmaņa privātais fonds. Tātad šai fondā mēs atrodam milzīgu skaitu Ulmaņa piezīmju, Ulmaņa zīmīšu, Ulmaņa ieceru. Jāsaka, ka viņa rokraksts ir diezgan grūti salasāms, bet dažreiz pat ņemot klāt lupu ir iespējams salasīt, ko viņš domāja. Un no šīm pierakstiem, no šīm piezīmēm, un vēlāk to jums atkārtošu, ka viņš bija tāds intervences diktators, ka viņš gribēja iejaukties katrā lietā, visu lietu kontrolēt. Mēs varam gūt arī priekšstatus par viņa iecerēm. Un te man uzreiz jums jāsaka, ka tas ir tāds nepatīkams gadījums, ļoti rets mūsu vēsturnieku vidū vai citu pētnieku vidū, kad jūs jūtaties sarūktināts, izlasot kaut ko tādu, ko jūs būtu priecīgs neizlasīt arhīvā. Un kad šis sarūktinājums pat rada jums domu, ka labāk es to lietu nebūtu atvēris. Un tas sarūktinājums man radās nesen, kad es izanalizēju ar lupas palīdzību Ulmaņa zīmītes ministru kabinetam 40. gada 23. martā un redzēju to, ko es visumā tā kā nojautu, bet es gribēju, lai tā nebūtu bijis. Proti, piemēram, tādas domas par ebrejiem. Slēgt veikalus, slēgt fabrikas, aizliegt importēt, aizliegt eksportēt vai ne. Ļoti radikāls tādas domas, līdz pat tādam jautājumam, vai pirmais pretebreju likums jautājums, viņš tā uzdod sev vēl jautājumu. Visādā ziņā tā saimnieciskā politika diezgan radikalizējās. Otra lieta, kas, protams, ir ārkārtīgs nozīmīgs fonds, tas ir Finansu ministrijas fonds. Ja mēs šo milzīgo fondu, es neuzdrošinos teikt, ka es viņu visu izskatījis, bet kad mēs šo fondu skatām
skatāmies, mēs redzam arī to, cik lielā mērā bija valsts intervence saimniecībā, cik lielā mērā valsts iejaucās saimniecībā, centās regulēt visu. Nevienmēr tas bija slikti, bet ļoti bieži tas bija komiski. Un viens no tādiem komiskiem gadījumiem ir jaunā Šņabja dzidrā pudeļu formas regulācija. Un tur ir tāda ieraksts, kā valsts prezidents personiski ir izskatījis jautājumu par to, kādai ir jābūt pudeles formai, un secinājis, ka tomēr tā forma, kas ir pieņemta, tā neder vai ne. Un tad ministru kabinetā tiek apspriesta Šņabja pudeles forma un pieņemta tāda, kādu ir ieteicis valsts vadonis vai ne. Ļoti sīkumaina nereti regulācija. Un trešā lieta, ko es vēlāk diezgan daudz citēšu, un, protams, tās ir ļoti saudabīgs avots, viņu vienmēr jāizmanto ar zināmu kritiku, tas ir 3235 fonds, kas ir politiskās pārvaldes fonds. Un šķietami liekas, kā politisko policiju mēs varētu izmantot, lai pētītu ekonomiku. Bet mums jāceras, ka Ulmaņa režīms tas nebija tirānisks režīms, tas nebija barbarisks režīms, bet tas vispār bija policijasks režīms, kur policija pieskatīja visu. Un katru mēnesi policija sniedza ziņojumu par visu, kas ir noticis valstī. Ieskaitot par to, kādas ir algas, kāds ir dzīves līmenis, kāds ir sabiedrības noskaņojums, ko cilvēki saka, ko cilvēki domā. Un, protams, mēs varam pieņemt parasti, ka politiskā policija viņa ir tendēta nedaudz stāvokli dramatizēt, jo viņai ir jāatpelna līdzekļi, kas viņai tiek doti, jo viņa aug un viņa prasa vairāk līdzekļus, un, protams, viņai gribas pateikt, ka ir kaut kas drūms vai ne, jo taču nevarētu būt, ka būs viss labi, taču samazinās budžetu vai ne. Mums vienmēr to jāņem vērā, ka jebkura policija nedaudz to stāvokli dramatizē, bet tomēr, kas man ir pārsteidz, cik plaši politiskā policija seko arī saimnieciskam stāvoklim, un viņi ietekmē uz sabiedrības noskaņojumu. Līdz ar to ar zināmu kritikas devu mēs varam izmantot arī politiskās policijas ziņojumus par saimniecisko stāvokli. Nereti tie skar pat atsevišķus uzņēmumus, vai tur ir slikta alga, vai tur kaut kas netiek īstenots. Tātad vēlreiz gribētu atzīmēt, ka mums ir diezgan plaša avotu bāze, un varbūt mums ir jāizmanto jebkura iespējama avota. Un, protams, nākamā avotu grupa ir statistikas pārvaldes dokumenti. Statistikas pārvaldes dokumenti sadalās divās daļās. Viņi tika publicēti, Latvija bija Tautas Savienības valsts, un tobrīd bija tāds viedoklis, ka vienīgā jēga no Tautas Savienības ir statistikas krājumi, jo tos viņi izdeva un viņi palika. Bet otrs, kas ir būtiski, ir statistikas pārvaldes slepenie ziņojumi Ulmanim, kur viņi slepeni ziņo par to, ko negribēja ielikt šajos oficiālajos statistikas krājumos. Un vēlāk mēs par to redzēsim, ka slepenie ziņojumi galvenokārt skar vienu lietu – dzīves dārdzības pieaugumu. Regulāru dzīves dārdzības pieaugumu sākot ar 35. gadu. Un to jau negribēja oficiāli paziņot vai ne. Nākamais jautājums, protams, ar ko mums jāsāk stāst par 15. maiju, tas ir pēc maija ekonomiku, tas ir par to, kāds stāvoklis bija pirms 15. maija. Protams, un te mums ir divas lietas pilnīgi nesavienojamas. Pirmā lieta ir manifests. Tātad 16. maijā, pavēsā dienā, cilvēki dodoties uz darbu, var izlasīt manifestu un secināt, ka mēs bijām bezdibeņu malā, mēs bijām ielūkojušies bezdibenī, mums, paldies Dievam, nenoreiba galva, un mēs no bezdibeņa tā kā malas atvirzījāmies un nāca apvērsums. Un, protams, jūs varat lasīt, kā ekonomiskais stāvoklis ir dramatisks, viss ir slikti tur vispār, bet tiesa nav neviens skaitlis dots, bet visumā viss ir ļoti slikti. Tas ir tā aina. Bet kas ir interesanti, ka režīms nāca pie varas, un arī tad, kad viņš pastāvēja, tomēr tas nebija tirānisks režīms, kas aizliedz pilnībā presi vai informāciju. Vienlaikus cilvēki, izlasot 16. maija manifestu, varēja lasīt arī Latvijas presē rakstus ar tādiem virsrakstiem. Saimnieciskais stāvoklis uzlabojas. Un mēs varam paņemt, 34. gada maija statistikas pārvaldes biļetenu, no kura mēs redzam, ka visos rādītājos sliktākais ir aiz muguras. Proti tas, ko visumā visi zināja. Sliktākais ir 32. gads. Tas bija ārkārtīgi slikts. Tas bija tas gads, kad nacionālais ienākums nokritās zem 400 latu. 390 lati gadā. Tas ir ļoti slikta dzīve. Bet uz 34. gada sākumu visi rādītāji uzlabojas. Vēlreiz sapratīsim, draugi, tas nenozīmē, ka dzīve visiem kļuva labāka.
Un nevienmēr tie rādītāji, arī šodien mēs to varam teikt, ka labi, tur makroekonomiskie rādītāji, bet mikroekonomika nemaz nav tik labi. Protams, daļai iedzīvotāji dzīve joprojām bija ļoti grūta. Šodien tas praktiski nav iedomājams, bet ja mēs paskatāmies, teiksim, nekvalificēts strādnieks vīrietis dienā 2,31 lats dienā, bet nekvalificēta sieviete dienā lats 55 centīmi. Pamēģināsim iedomāties, kā var izdzīvot dienu ar lats 55 centīmi, ja tas ir pārtika, apģērbs un tā tālāk. Tad bija grupa, kuri dzīves apstākļi bija joprojām ļoti slikti. Rīgā uz šo brīdi 5000 bērnus ēdināja sabiedriskā ēdināšanā valsts finansētā. Tad bija grupa, kurai dzīves līmenis bija joprojām ļoti zems. Bet kopumā visos rādītājos stāvoklis uz 34. gada maiju liecināja, ka krīzei pienāk gals. Viss sarežģītākais stāvoklis bija ārējā tirdzniecībā. Un tur patiešām varētu teikt, ka tās izēja vēl nebija gluži sākusies, bet viņa tūlīt sāksies. Bet te es lūdzu saprast, ko nozīmē ārējā tirdzniecība, un lūdzu saprast, ka tur pirmais un galvenais cēlonis, kāpēc bija smaga krīze ārējā tirdzniecībā. Viņiem bija ļoti maz sakara ar to, vai Latvija ir demokrātija, vai Latvija ir totalitāris, autoritāris, ulmanis vai kāds. Tas ir Latvijas vieta starptautiskā tirgū. Bija lielā krīze, cenas uz visiem produktiem, ko mēs ražojām, un, draugi, neaizmirsīsim, ka mēs visumā ražojam nelielu produktu grupu. Mēs bijām ļoti jūtīgi pret cenu izmaiņām nelielā produktu grupā. Pirmais, ko mēs ražojam, tie bija koki. Otrs, ko mēs ražojam, tas bija sviests. Trešais, tie bija lini, un tas bija bekons. Tas bija mūsu galvenais eksports. Jebkuras izmaiņas starptautiskā tirgu mūs ārkārtīgi smagi ietekmē. Pie tam jāņem vērā to, ka mēs nevarējām cenas ietekmēt nemazākā mērā. Jo nevienā no šīm jomām mēs nebijām tāds spēlētājs, kurš nosaka cenas. Mēs neražojam ne tik daudz koku kā Somija, ne tik daudz sviesta kā Dānija, ne tik daudz cita. Mēs nevarējām ietekmēt cenas. Absolūti. Līdz ar to pirmais cēlonis, kāpēc mēs cietām tik smagi ārējā tirdzniecībā, bija starptautiskā krīze, pārprodukcija, milzīgs viss saražotais. To nevarēja novērst ne demokrātija, ne autoritārisms. Bet otrais cēlonis, kāpēc mēs cietām ļoti smagi krīzē, bija no mums atkarīgs. Un tur bija apbrīnojama nacionāla vienotība Latvijā, pārsteidzoša, tik politiski sadrumstalotā valstī. Tas bija priekšstats, ka par katru cenu jāuztur nedevalvēts lats. Tā bija kaut kāda iracionālas bailes un iedoma, ja lats tiks devalvēts, sāksies kaut kāda neaprakstāma inflācija, tas būs kaut kas, teiksim, prātam neaprakstāms vai ne, bet lūdzu saprast te vienu lietu, kas ir, piedod, ka es tādu trivialitāti stāstu, to katrs no mums zina, ka apstākļos, kad pasaulē ir pārprodukcija, mūsu produkcija jākonkurē ar daudzām citām, un mūsu lats ir dārgs, tad mūsu produkcija vēl ir dārgāka šajā pārprodukcijas apstākļos. Bet tā iedoma, ka latu nevar devalvēt, ka zelta lats tā ir kaut kāda nacionāla vērtība, viņa taču pastāvēja pat Ulmaņa laikā. Līdz 36. gadam mēs novilkām devalvāciju, un tad, kad viņa nāca, viņa bija neaprakstāmi smaga. Lats zaudēja 60% no savas vērtības. Līdz ar to, ja mēs ko būtu varējuši darīt, lai mūsu ārējo tirdzniecību uzlabotu, tas ir devalvēt latu, padarīt mūsu produkciju lētāku, bet par to bija pret Ulmanis, par to bija pret sociāldemokrāti, par to rakstīja pret pat cilvēki, kas nekad nebija tautsaimnieki, teiksim, Mikls Valters, draudot ar kaut kādām neparedzamām sekām vai ne. Tātad, tāds bija stāvoklis. Tāds vēlreiz atzīmēsim, ka tas stāvoklis, ja mēs viņu ņemam tā nosacīt objektīvi, ja mēs izmantojam kā avotu statistikas pārvaldes dokumentus un arī citus dokumentus, izēja no krīzes bija sākusies. Tad 15. maijā mēs absolūti nebijām krīzes dziļākā posmā. Tas bija bijis pirms 2 gadiem. Nākamais jautājums, ko es gribētu lūgt ar jums pārunāt, ir kādas bija tās galvenās problēmas, kuras Ulmaņa režīms mantoja no iepriekšējā režīma, un tās bija problēmas, kuras bija praktiski
iespējams pat neatrisināmas. Man negribētos lietot tādu vārdu neatrisināmas, bet iespējams, ka nekāds režīms, ne demokrātiskais, ne autoritārais, un mēs redzēsim turpmāk arī Ulmanis, šīs problēmas nevarētu atrisināt. Un tās bija darba spēka problēmas valstī. Agrārā reforma, egalitārā reforma radīja tādu stāvokli, kad lielākā daļa cilvēku bija saimnieki. Mazi, bet saimnieki. Vidējais jaunsaimniecību apmērs bija 17 hektāri. Proti viņi strādāja savās saimniecībās, viņi bija saimnieki, bet kas tad strādās lielākās fermās, saimniecībās? Kas apstrādās tās, ja mēs visi esam gandrīz saimnieki, vai ne? Tad tā izēja, ko mēs mēģinājām rast jau no 20. gadu vidus, bija importēt strādniekus. Vispirms mēs ievedām no Lietuvas, tad mēs ievedām no Polijas, un galu galā nāca tas rezultāts, ka 40 līdz 50 tūkstoši cilvēku katru gadu bija jāieved. Tātad jebkurš režīms sadurtos ar šo jautājumu, ka katru gadu ir jāieved 40 vai 50 tūkstoši laukstrādnieku. Tas ir viens. Otrs, šie laukstrādnieki, atstāsim pie malas, vai viņi strādāja labi, vai viņi strādāja slikti, vai ne, bija dažādas domas, bet šie laukstrādnieki ļoti deformēja laukstrādnieku cenu un samaksu. Latvijā neviens nestrādātu zemāk par 40 latiem mēnesī. Tas bija absolūti gandrīz neiedomājams. Varbūt tur krīzes visdziļākos brīžos, varbūt kāds nolaistos līdz 35 latiem. Poļi un lieši, un jāsaprot, ka tie jau nebija kādi poļi no Poznaņas vai Krakovas, tie nebija poļi, kas brauca, tie bija tie paši poļi, kas sākās tepat aiz Daugavpils. Mums bija 110 km robeža ar Poliju, un tur nāca ļoti nabadzīgi. Viņi bija gatavi strādāt par daudz zemāku cenu. Viņiem tas, ko viņiem samaksāja šeit latos, un ja viņi konvertēja to savos, zlotos, tas bija tīri pieņemami. Daudzi no viņiem atgriezās savās sāģās ar divām lietām, kas Latvijā jau nevienu nevarēja pārsteigt. Viņiem uz rokas bija pulkstenis un viņi brauca uz velosipēda. Viņi bija jau pani, vai ne? Vēlreiz pasvītroja, ja Latvijā nemaz nebija tāda vēlme no viņiem atbrīvoties, jo viņi strādāja lētāk. Viņi bija pieraduši pie lētākas pārtikas, vai ne? Tātad pirmā lieta bija tā, ka laukos trūka darba spēka. Tas bija neatrisināma problēma. Tā karājās kā zobens virs mūsu galvas, kas notiks, ja viņi neiebrauks. Pieņemsim, viņu nav. Kas būs šie 50 tūkstoši, kas viņus aizvietos? Otra problēma, kas bija tā, ka mūsu rūpniecība attīstījās ļoti ekstensīvi. Arī šodien mēs nereti ar prieku rakstām, ka Latvijas rūpniecība ekstensīvās attīstības ziņā bija pirmā vietā Eiropā. Tas ir ļoti labi. Bet tas nozīmē, ka viņa auga pārsvarā uz maziem uzņēmumiem, viņa auga ļoti lielā mērā uz skaitu, bet ne tik daudz uz intensitāti un uz, mašīnām, elektrību un tā tālāk. Līdz ar to, jo vairāk auga rūpniecība, jo viņa nosūca no laukiem to, kas tur vēl bija palicis. Piemēram, pat latgaliešiem bija izdevīgāk nevis iet strādāt tur kaut kur Kurzemē vai Zemgalē, bet doties uz Rīgu un tomēr kaut kā iekārtoties darbā, kas tomēr bija izdevīgāks. Bet vēlreiz saprotiet, arī tagad uzdosim jautājumu, kāpēc rūpniecība tik ekstensīvi auga? Kāpēc presē parādās tāds izteiciens siltumnīcas stāds? Mūsu rūpniecība siltumnīcas stādi. Izravēsim siltumnīcas stādus. Jau no 933. gada parādās. Tas ir tāpēc, Latvija nebija unikāla, bet mēs bijām protekcionistiska valsts. Mēs neaplikām ar augstu muitu izēvielas, proti izēvielas varēja ievest ar relatīvi zemu muitu, bet mēs aplikām ar ļoti augstu muitu gatavo produkciju. Proti tādu produkciju, kas varētu konkurēt mūsu rūpniecībai. Pat šie slavenie, automobīļi, kurus mēs salikām šeit, mēs jau importējām detaļas, uz kurām bija relatīvi zema muita, un salikām viņus šeit, bet mēs neatļāvām tikpat zemu muitu gatavai produkcijai, kura, protams, būtu daudz lētāka, Volkswagen vai tam līdzīgi. Līdz ar to šī siltumnīcas stādi, protekcionisma aizsargāti, viņi ļoti lielā mērā patērēja to darba spēku, kurš gadījumā, ja rūpniecība neattīstītos tik ekstensīvi, būtu spiests palikt laukos un tur strādāt, kā laukstrādnieks.
Tad radās tāds zināms apburts aplis, vai ne? Rūpniecība attīsties ekstensīvi, viņi uzsūca darba spēku no laukiem, bet, protams, tur bija arī sociāli momenti. Cilvēki vienmēr priecīgāk dzīvot pilsētā, pat ja viņi ir trūcīgāki. Viņus lauki savukārt bija spiesti ievest arvien vairāk un vairāk laukstrādniekus, un šie laukstrādnieki kļuva par neaizvietojumiem, jo kopumā arī viņi maksāja mazāk. Lūdzu, atzīmēsim tādu lietu, kā neskatoties uz to, ko režīma pastāvēšanas pirmajām dienām tika runāts, ka darba spēka problēma jāatrisina, ka mums kaut kas te ir jādara. Dažreiz parādījās pat pavisam nejaukas no mūsdienu viedokļa paziņojumi, ka laukstrādnieki ieveš ļoti daudz svešas asinis, un ka mums ar to nevajadzētu. Līdz 39. gada maijam praktiski nekas netika darīts. Un praktiski te ir jāsaprot, ka režīms gandrīz neko nevarēja izdarīt. Jo, lai atrisinātu šo problēmu, samazināt ekstensīvo rūpniecību, vajadzētu pazemināt muitu, ieplūstu lētāk ārzemju produkcija, rūpniecība daļa izputētu, neapšaubām. Parādītos bezdarbs, kurš varbūt varētu tiks novirzīt uz laukiem, kur viņi strādātu kā laukstrādnieki. Bet sapratīsim arī vienu lietu. Ulmaņa režīms, kā visi autoritārie režīmi, bija sociāls režīms. Viņš nevēlējās riskēt ne ar vienas grupas simpātijām. Ulmanis nāca pie varas apstākļos, kad bezdarbs bija gandrīz pabeigts, kad viņi gandrīz nebija, ne jau Ulmaņa dēļ. Un tagad riskēt ar bezdarba pieaugumu, piemēram, atļaujot ievest lētāku ārzemju produkciju, kas radītu vairāk bezdarba, bet liktu izputēt daļai saimniecību uzņēmumu, bet liktu šiem bezdarbniekiem varbūt iet uz laukiem un strādāt, ar tādu politiku režīms nekad neriskēja. Viņš gribēja saglabāt visus iespējamos iegūmus, proti augstu attīstītu rūpniecību skaitliski, bezdarba trūkumu arī saglabāt, bet vienlaikus kaut kā arī atrisināt šo laukstrādnieku problēmu, kuru nevarēja atrisināt citādi, kā viņus importējot vai ne. Mēs redzēsim to, ka tikai 39. gadā pilnīgā lielā mērā bezizējā, un īpaši 40. gada 28. maijā tiks pieņemti tādi lēmumi, kas vispār gandrīz ir grūti iedomājami, proti, ka cilvēki piespiedu kārtā tiks sūtīti darbā laukos un parādīsies tās nosaukums kā darba dienests. Proti, jūs var iesaukt kā armijā darba dienestā. Un ja jūs neiesiet darba dienestā uz laukiem, bet jums var piemērot tādus pašus sodus, kā jūs neiet dienestā armijā. Bet tas jau būs darba spēka kustības militarizācija, kas jau ir vispār galējā forma, kura celsies no šīs bezizējas, ka laukos nav darba spēku apstākļos, kad poļi neiebrauks vai ne. Nākamā problēma, protams, ar ko Ulmanis sadūrās un kas bija arī ļoti tuva viņa sirdī, tās bija subsīdijas. Subsīdijas laukiem, un te es gribētu atzīmēt tādu vienu lietu, kas varbūt var šķist nedaudz dīvaina vai ne, un kas varbūt var būt atšķirīga no tā, kā Ulmaņa laiks ir saglabājies cilvēku sociālā atmiņā. Ulmaņa laikā, lai cik tas liktos dīvaini, subsīdijas tika samazinātas. Un to mēs varam redzēt ļoti rūpīgi izstudējot vienu no nozīmīgākiem Ulmaņa laika likumiem 34. gada 25. augusta tā saucamo labības likumu. Ja runāt godīgi, vislabāk lauksaimniekiem bija no 31. gada līdz 34. gada augustam. Visu nopirka par subsidētām cenām un ļoti augstām cenām. No tā, protams, radās divas lietas. No kurienes ņemt naudu, lai visu nopirktu, ko laucinieki saražo, un otra problēma, kur likt to, ko viņi saražo vai ne. Un skaidrs, ka Ulmanis bija pietiekoši gudrs tautsēmnieks, lai saprastu, ka pilnībā tas nav iespējams. Latvija to vienkārši nevar atļauties. Un tāpēc es kādreiz arī jūs lūdzu, ja jūs tas interesēt, ļoti uzmanīgi palasiet 25. augusta tā saucamo labības likumu, 34. gads. Jūs tur tomēr redzēsiet, kā šis likums tiek sagatavots. Ulmaņa komentāri, viņa lielajā runā Liepājā 34. 10. augustā, kur parādās tādi izteicieni: upuri būs jānes visiem. Proti, ko nozīmē kādi upuri? Uzturēt tik augstas iepirkuma cenas valsts nevarēja. Un šīs iepirkuma cenas, lai arī joprojām augstas, lai arī viss, kas tika saražots, tika iepirkts, tomēr šīs cenas pēc 25. augusta kritās. Nākamais, kas nāca, protams,
Tas ir interesanti, ka ne visu to, ko viņš vēlējās, vai ko viņa tuvākie līdzstrādnieki vēlējās, viņš varēja iztenot. Mēs redzam, ka 34. gada augustā un rudenī ļoti bieži parādās tāds izteiciens, ka mums nav citas ceļa, kā aizliegt sējumu platību palielināšanu. Baidoties, ja tiks pieņemti ļoti radikāli soļi, daļa izputēs un parādīsies bezdarbs, tā arī ar sējumu platību ierobežošana likuma spēku, viņš nekad uz tādu soli nebija gatavs, jo lielā mērā tas būtu pret tiem pašiem, sociālajiem spēkiem, kas viņu atbalstīja. Tātad samazināt šīs subsīdijas, samazināt, bet tomēr nopirkt visu, bet ne iet ar tādu soli, kas iespējams būtu no ekonomiskā viedokļa saprātīgs, samazināt sējumus vai ne. Protams, Ulmaņa režīms šajā lauksaimniecības jomā iezīmējās arī ar to, ko profesors Aizsilnieks sauca par tā saucamo birokrātijas ziediem. Ja no 31. līdz 34. gadam ļoti vislabākais bija no finansēšanas viedokļa lauksaimniekiem, tad Ulmaņa režīms tomēr vēlējās ieviest kaut kādu kontroli. Ne tikai nedaudz samazināt asignējumus viņiem, bet ieviest arī kaut kādu kontroli, ko viņi ražo, ko viņi nodot, vai viņi neražo par daudz. Līdz ar to šis birokrātijas zieda kulminācija ir labības grāmatiņas un Bekona grāmatiņas. Jums bija jāieraksta visu, cik jūs saražojat, valsts nopirka no jums, tad atzīmē, cik no jums ir nopirkusi, lai jūs neražotu pārāk vairāk. Protams, zemniekiem tas šausmīgi nepatika, bet es ļoti lūdzu jūs saprast, ka zemnieku nepatika pret labības vai Bekona grāmatiņām. Viņa nav vienkārši nepatika pret birokrātu uzmākšanos. Viņa arī nepatika, ka kāds tomēr kontrolē viņus. Vislabākais būtu kā līdz 34. gadam ražo, kas ienāk prātā, valsts visu nopērk, vai tur ir, kur to likt vai nav, kur likt, un nav nekādu pat Bekona grāmatiņu un labības grāmatiņu, visu, ko es saražoju, valsts visu nopērk, un tad, lai pati valsts domā, kur viņa liks to, ko viņa nopērks. Šādā ziņā pat tā labības un Bekona grāmatiņa ir kaut kāda kontrole, cik jūs ražojat, ko jūs ražojat, par cik es nopirku vai ne. Bet, protams, tas bija dažreiz gāja līdz pilnīgai galējībai vai ne. Nākamais, ko es gribētu ar jums parunāt, ir par tā saucamo latviskošanu. Ja mēs paskatāmies uzreiz pēc 15. maija, un mēs paskatāmies, teiksim, Margera Skujnieka vienu no pirmajām runām, tas, man liekas, ir 24. maijs, tad šī runa ir tāda, varbūt mums diezgan dīvaina, jo Skujnieks pats bija statistikas pārvaldes priekšnieks, viņš labi zināja to stāvokli, un no vienas puses viņš saka, ka ir ļoti drūms ekonomiskais stāvoklis, bet no otras puses tur pirmo reizi parādās šis izteiciens, ka latvieši nav saimnieki savā zemē ekonomikā, ka, praktiski tur nav tā noteikts, bet ir skaidrs, ka tie ir žīdi un vācieši, kas tur visur dominē vai ne. Tātad parādās tā saucamā saimniecības latviskošana. Un te es ļoti lūdzu jūs, kolēģi, ņemt vērā, ka latviskošanai bija ļoti maz sakars ar tādu, ar to mēs varētu iedomāties, ka latviskošana būtu, atņemt ebrejiem vai vācietiem un atdot latviečiem privātīpašumam. Ar to nav ne mazākā sakara, vai ne? Tātad, ko nozīmē latviskošana? Atļausim pāris minūtes tam veltīt uzmanību. Latviskošana nozīmē visienesīgāko privātu uzņēmumu, visienesīgāko, ne jebkuru, bet visienesīgāko privātu uzņēmumu, īpaši, ja viņi piederēja citautiešiem, ebrejiem vai vāciešiem, pārņemšana valsts īpašumā. Proti valsts noskatījās kādu ļoti ienesīgu uzņēmumu, teiksim, fabriku Laima, kur ražoja brīnišķīgu šokolādi, visi ēda līdz 37. gadam šo šokolādi, neuzdod sev jautājumu, kam pieder Laima. Varbūt dzirdēdami, ka viņa pieder ebrejiem, bet tas neatsaucās uz šokolādes kvalitāti, bet tagad šo uzņēmumu pārņem un viņa vietā izveidoja valsts akciju sabiedrību. Vai, piemēram, ir vācu uzņēmumi Tannheiser, cilvēki dzer alu, slaviešu alu un nezina vispār, viņus tas ļoti neutrauc, bet valsts to pārņem, nosauc uz aldari un šķietami šis uzņēmums ir latviskots. Tātad ar latviskošanu tika saprasta privāto uzņēmumu piespiedu nopirkšana, ko veica valsts ar Latvijas kredītbankas palīdzību, valsts
nopirka, piespieda privātos uzņēmējus pārdot savus uzņēmumus. Bet es ļoti lūdzu atzīmēt tādu lietu, ka neviens no šiem privātiem uzņēmumiem, teiksim, Laima, kura tika nopirkta no ebrejiem, tas nenozīmē, ka viņa tika atdota latviešu privātam uzņēmējam, teiksim, Kjuzem, vai ne, ko mēs visi labi zinām. Viņa tika pārņemta valstī. Ienesīgākie privātie, pārsvarā minoritāšu uzņēmumi tika piespiedu kārtā nopirkti un pārņemti valsts īpašumā. Valsts ieguva sev visienesīgākos uzņēmumus. Tā saucās latviskošana. Tātad agrāk mums bija Tannhäusers, dzērām mēs Tannhäuseru, un tas nāca par labu vācu kabatai. Tagad mēs dzeram Aldari, un tas nāk par labu latviešiem un Latvijas valstī. Ļoti lūdzu ievērot, ka Ulmanis nebija komunists. Šie uzņēmumi tika piespiedu kārtā nopirkti, bet viņi netika konfiscēti. Tas, protams, ir ļoti būtisks moments. Valsts piespieda viņus pārdot, draudot, varbūt pat nacionalizēt neizdevīgā ceļā. Bet cik valsts samaksāja viņiem? Tā ir cita lieta, bet, protams, valsts viņus neaplaupīja. Viņi saņēma samaksu, un viņi varēja pat saņemt samaksu, ja viņi vēlējās. Tā bija ārkārtīgi svarīga lieta tobrīd, viņi varēja saņemt ārzemju valūtā. Piemēram, ja jūs vēlēties, lai jums samaksā mārciņos vai dolāros, un jūs norādiet banku Londonas vai Ņujorkas, uz kurieni jāpārskaita šī nauda tika pārskaitīta, jūs varētu Latviju atstāt, teiksim, kā to darīja fabrikas Laima īpašnieki, viņi saņēma naudu, viņi devās uz Izrēlu un tur atvēra fabriku Elita. Tātad tā bija piespiedu pārņemšana, bet tā nebija laupīšana, viņi vienojās par cenu, kādu viņi varēja vienoties. Bet tagad es ļoti lūdzu atzīmēt, draugi, es tomēr ļoti gribētu, lai jūs pievērstu uzmanību šim uzņēmumam Latvijas Kredītbanka. Latvijas Kredītbanka iespējams ir vistipiskākais un visinteresantākais Ulmaņa laika uzņēmums. Taču uzreiz man jāsaka, ka es saku vārdu interesantākais, ar to nevajadzētu saprast, ka ja mēs dotos uz arhīvu, mēs kaut ko tur daudz atrastu. Arī mans mēģinājums kaut ko tur ļoti daudz izvejot, tad, kad es skatījos Kredītbankas materiālus, ne ar ko daudz nebeidzās. Tā bija ļoti īpatnēja banka, kurai nebija padomes, viņai nebija valdes, viņai praktiski nav nekādu daudz protokolu, un visu, ko šī banka darīja, to kontrolēja viens cilvēks, viens no retajiem Ulmaņa draugiem. Līdz šim brīdim mēs varam strīdēties, vai Ulmanim vispār bija draugi, varbūt 2-3 bija, tad tas noteikti bija Andrejs Bērziņš. Cilvēks, kuru Ulmanis labi pazina, kuram viņš uzticējās no Liepājas laikiem. Līdz ar to tāda bija tāda īpatnēja institūcija, proti Kredītbanka bez valdes un padomes. Andreja Bērziņa personā varēja nolūkot jebkuru privātu uzņēmumu, jebkuru Laimu, Tannhäuseru, vēl kādu, uzaicināt uzņēmumu īpašniekus pie Andreja Bērziņa bez valdes, padomes un dokumentiem un teikt, ka mēs esam nolēmuši jūs sanēt, mēs esam nolēmuši jūs atveseļot. Visticamāk, viņi varētu teikt, mēs esam ļoti veseli, mums ir labi rādītāji, kas mums ir slikti, bet jūs laikam neesat īsti veseli, vai ne? Kā viņa tika sanēta? Proti, cik viņi saņēma kompensācija par to, ka valsts viņus sanēja, ja piesavinē, to mēs neviens nezinām. Bet mēs varam pieļaut domu, ka Andrejs nepalika gluži bešā. Un te es gribētu ielikt vienu mazu personisku stāstu. 94. gadā es uzrakstīju pirmo mazo brošūriņu par Ulmaņa režīmu. Un uz šīs brošūriņas vāka jūs varat redzēt tādu ierakstu, ka grāmatiņu finansē Andreja Bērziņa fonds. Un mēs varam uzdot jautājumu, kā Andreja Bērziņa fonds varēja finansēt manu grāmatiņu, jo, diemžēl, Andreja Bērziņa deportēja un nogalināja Krievi pēc 41. gada. Bet, lai arī viņu deportēja un nogalināja, un lai no Latvijas valūtu izvest nevarēja, tomēr Zviedru bankās bija uzkrājušies Andreja Bērziņa nauda, kura vēlāk tika likta lietā fondā, un cilvēki, kas gribēja pētīt Latvijas ekonomikas vēsturi, varēja pieteikties Andreja Bērziņa fondam, kurš finansē manas grāmatas izdošanu, neskatoties to, ka, diemžēl, Andrejs bija aizgājis bojā un legāli naudu izvest nevarēja. Legāli visi nevarēja, izņemot dažus cilvēkus. Tātad Andrejs Bērziņš bija patiešām tas diktators, kurš varēja izvēlēties jebkuru privātu uzņēmumu, pasludināt, ka viņš ir nevesels, pārņemt viņu un sanēt.
Tā tika pārņemta 38 lieli uzņēmumi, tika pārņemtas 19 bankas, tika pārņemtas tuvu 200 kredītiestādes. Un rezultāts, draugi, es lūdzu jūs saprast arī vienu lietu, šo pretrunu starp latviskošanu un rezultātu. Ja mēs paņemam banku nozari, uz 40. gadu Latvijā nebija nevienas latviešu privātās bankas. Varētu teikt, bija notikusi latviskošana, bet nevienas latviešu privātās bankas nebija palicis. Bija palikušas 3 privātās bankas, neviena no viņām nebija latviešu kapitāla dominācija, viņas visas bija palikušas tikai tāpēc, ka vienā dominē vācu kapitāls, to, protams, negribēja nacionalizēt, Ziemeļu bankā dominē Amerikas ebreju kapitāls, to arī negribēja nacionalizēt, jo tie bija amerikāņi, un vienā bankā dominē angļu kapitāls. Latviskošana bija novedusi pie tā, ka nevienas latviešu privātās bankas nebija vai ne. Nākamais jautājums, ko pāris vārdos es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir valsts plānam. Ļoti daudz kas tika teikts par to, ka Latvijai vajag valsts plānu. Tā bija kaut kāda apsēstība ar iedomu, ka, ja ir valsts plāns, saimniecība uzplauks. Ja ir kaut kāda brošūra, kurā viss ir sarakstīts, tad tas viss nāks. Un jāsaka, ka tiklīdz mūsu valsts bija piedzimusi, mēs piedzimām ar šo zināmo grēku, ar šo iedomu, ka visu vajag saplānot. Es neesmu varbūt šajā ziņā pilnīgi autoritāte, bet, manuprāt, pirmie šo ideju izveidoja sociāldemokrāti. Jau 20. gada janvārī Feliks Cielēdz, ka mums vajag noteikti valsts plānu. Mēs nevaram attīstīties, ja mums nav valsts plāna. 23. gadā Pauļuku valdība pirmā sēdās pie plāna rakstīšanas, bet krita ļoti ātri un nepaspēja plānu uzrakstīt. 33. gada 3. oktobrī Latvija pieņēma lēmumu izstrādāt valsts plānu. Bet viņu arī nepaspēja izstrādāt. Un, protams, valsts plānu izstrādāt bieži vien ir pateikt vieglāk nekā to uzrakstīt vai ne. 38. gadā praktiski valsts plāns jau bija izstrādāts. Tātad 4 gadus kopš Ulmaņa režīma pastāvēšanas valsts plāns bija izstrādāts. Pirmais jautājums, ko es gribu pāris vārdos jums teikt, ka bija tikai mazas domstarpības, kā viņu nosaukt. Pirmais variants, kuru mēs atrodam arhīvā, ir 5 gadu plāns. Bet 5 gadi tas bija ļoti slikts nosaukums. Iedomājieties, Latvija ir 5 gadi. Visi zināja, kur 5 gadi ir, tā ir Staļina Krievija, un beigās diezgan lielā steigā nolēma, ka mums būs 6 gadu plāns. Tātad mūsu plāns nekam nelīdzināsies. Vācija ir 4 gadu plāns, Krievijā Padomju Savienībā ir 5 gadu plāns, mums ir pilnīgi unikāla latviska lieta – 6 gadu plāns. Viņš netika izstrādāts pilnībā, bet tomēr 53 lapuses ļoti sīkas ir pieejamas. Plāns tika izstrādāts, un tomēr šo plānu nepieņēma. Dīvaini visu laiku runāja, 4 gadus runāja, vēl 21. martā paziņo, ka mums vajag 6 gadu plāns. Viņu izstrādā un viņu nepieņem. Un man liekas, te ir kādi 3 vai vairākie momenti vai ne. Ja mēs šo plānu lasām, viņu izstrādāja Finansu ministrijas ierēģi, tad mēs varam būt pārsteigti par to, ka tie visumā ir kvalitatīvi ierēģi, lai arī autoritārs režīms, bet tomēr šie ierēģi no vienas puses, viņi grib visu kontrolēt, absolūti visu, teiksim, ko un kā ražot, bet no otras puses viņi saprot, ka ir lietas, kas vairs nav ilgstoši uzturāmas. Piemēram, rūpniecības sadaļa. Jāpiespiež rūpniecību racionalizēt. Jāpiespiež. Viņi neracionalizēs un viss piespiest viņu racionalizēt. Kā viņu piespiest racionalizēt? Pēkšņi mēs plānā lasām, ka atļaut ievest lētāku ārzemju produkciju. Piemēram, metāla rūpniecību. Neracionalizēs un viss aug skaitliski, ražo kaut ko, bet neracionalizēs. Līdz ar to tur parādās ieteikumi atļaut konkurenci vietējai produkcijai, kas visticamāk rezultāts būtu tas, ka daļa noteikti izputētu. Bez šaubām, viņi vienkārši izputētu. Un tas, manuprāt, ir pirmais cēlonis, ko režīms nekad nevarēja pieļaut. Viņi negribēja to, lai parādītos bezdarbs, lai parādītos, teiksim, nepatika. Jo visa režīma ideoloģija ir vērsta uz to, ka, teiksim, viņš ir ļoti draudzīgs strādniekiem, ka bezdarbs ir apkarots, lai ar to režīmam nebija nekādas sakarības. Līdz ar to, manuprāt, pirmais cēlonis, kāpēc plānu nepieņēma, ir tas, ka šī plāna realizācija visticamāk radītu nekonkurētspējīgām nozarēm ļoti liels problēmas. Otra problēma, protams, ir tā, ka viss tika koncentrēts Finansu ministrijas rokās. Un, lūdzu, paskatāmies, tas ir Ludvigs Ēkis. Viņš bija finansu ministrs. Tātad, ja plānu pieņemtu,
Visa šī plāna īstenošana, pa detaļām, ko ražot, kā, ko ieviest, ko aizliegt, tas viss nāktu Ēķa rokās. Tas bija tā lieta, ko Andrejs Bērziņš nevēlēs pieļaut. Un izmantojot savu tuvumu Ulmanim, mēs redzam kādu dīvainu lietu. Tiek pasludināts, ka plāns gandrīz ir izstrādāts, un nepaiet 2 mēneši, un Ēķes presē paziņo, ka viņš ir pārstrādājies, un viņš lūdz viņu atbrīvot no amata, un viņš tūlīt tiek atbrīvots no amata, lai arī nekas neliecināja, ka viņš ir pārstrādājies, un tiek aizsūtīts par sūtni uz Varšavu. Uzvarēja Andrejs Bērziņš, kurš gribēja plānot, kā viņš vēlas, darīt, ko viņš vēlas, bet bez plāna uzlikt tiem ierobežojumiem un pienākumiem. Ulmanis vēlāk izsūtījumā Krievijā pievērsās jautājumam, kāpēc viņš atlaida Ludviku Ēķi. Es negribu šo jautājumu ļoti daudz šodien aktualizēt, jo es viņu pilnībā arī nepārzinu. Bet ir interesanta lieta, ka viņš uzsver to, ka Ēķis ir korporants. Es nevēlējos iet korporāciju pavadā. Tā ir īpatnēja lieta. Tā ir Ulmaņa liela neusticība pret korporācijām, kuras viņš bija gribējis slēgt 36. gadā, bet kuras nosargāja Balodis. Un Ulmanis raksta, ka 38. gada sākumu skujnieks aizgāja no manas valdības, jo izteicās, ka viņi ir pārāk kreisa un iejaucās saimniecībā. Balodis, ne tā intelektuāli spēcīgākā figūra, tas sāk izteikties par to, ka mana valdība ir pārāk kreisa ekonomiski. Iespējams, man ir grūti teikt, bet Ulmanis sasaistīja Ēķi ar skujnieku, varbūt ar Balodi, bet tā ir īpatnēja lieta. Vēlreiz saku, man grūti to viņu komentēt, bet Ulmanis uzsver, ka viņš neusticēs arī korporantiem vai ne. Un vēlreiz es atzīmēsim, tāds pirmais būtu tas, ka šis plāns, liktu daļai no rūpniecības, piemēram, sašaurināties vai izputēt. Otrs, viņš pārāk koncentrētu varu finansu ministrijas rokās, ko nevēlēs pieļaut Andrejs Bērziņš. Un trešais, tā ir ļoti būtiska lieta, ko ir uzsvēris arī aizsilnieks. Plāns uzliktu pienākumus pašam Ulmanim vai pašam Bērziņam. Ulmanis bija ārkārtīgi intervencionistisks diktators. Viņu interesē katra lieta. Jūs atcerieties, ka 90. gados jau tika publicētas tā saucamās Ulmaņa verbālnotas, kur katra lieta, kur viņš cenšas vadīt katru lietu. Piemēram, viņš brauc pa pilsētu, viņš paskatās, ka ir uzlikts jumts, kas viņam nepatīk, kāpēc ir uzlikt tāds jumts, vai ne, to būtu jāuzliek citādu. Tātad plāns iespējams ierobežotu pašu diktatoru, kura domas bieži mainījās, kura uzskati bija ļoti intervencionistiski, kurš gribēja iejaukties ikdienas lietās vai ne. Nākamā lieta, ko es gribētu atzīmēt, ka 39. gadā jau režīms bija spiests, un valsts bija spiesta ķerties pie tādiem pasākumiem darba spēka regulācijā, kuri jau līdz tam bija par visu laiku bija runāts, ka kaut kas jādara, lai rūpniecība sašaurinātos. Kaut kas jādara, lai atrisinātu darba spēku laukos. Bet visumā režīms arī baidījās no tādiem radikāliem pasākumiem, kas mazinātu viņa popularitāti. Pirmais tas radikālais pasākums ir 39. gada 5. maijs. No 39. gada 5. maija tiek radīta darba centrāle, kura tad regulētu, kur cilvēkiem jāstrādā, kā jūs varat iegūt atļauju iet darbā, jums būtu jāsaņem atļauju no darba centrāles. Tas nebija ārkārtīgi radikāls pasākums, bet pats Ulmanis uzsvēra, ka tas ir ļoti sāpīgs pasākums. Vissāpīgākais viņš būtu pret tādu iedzīvotāju grupu kā maikalpotājiem. Ja jūs būsiet pārsteigti, jūs lasīsiet šo darba centrāles likumu, tad viss ir vērsts pret maikalpotājiem. Kāpēc viņus kalpo kaut kur pilsētās? Kāpēc pilsētā cilvēki ir izlepuši? Dodieties uz laukiem, apkopiet laukus, ko jūs meklējat šajās pilsētās vai ne? Maikalpotāju atļaujas tiek reģistrētas. Un, protams, negribētu, lai mēs to pārspīlētu, bet pirmais, kas ciestu pēdiņās, ja to varētu saukt par ciešanu, tie būtu ebreji, kuriem būtu, protams, aizliegts turēt latviešu maikalpotājus, jo labāk, lai tās maikalpotājs strādā laukos, nekā lūk šeit izlepušiem citautiešiem viņus apkalpo. Un 40. gada 28. maijā, tad jau kara apstākļos, kad neiebrauca poļi, neiebrauca lietuviešu lauksaimnieki, tad jau nāca pilnīgi radikālais darba dienesta likums. Ar šo darba dienesta likumu jūs varēja iesaukt darba dienesta, norīkot, kurš jums jāiet strādāt, protams, uz laukiem, kur nebija šo poļu un lietuviešu, kas iztrūka. Ja jūs šo likumu pārkāpāt, jūs varētu tikt krimināli sodīts vai ne. Tad, protams, pirmie grupa, kas dotos uz laukiem, bija vecāko klašu skolnieki, tad būtu studenti, tad
parādījās tādi jēdzieni, kas ir ļoti dīvaini vispār šīberi un slaisti, tātad tie, kas neko nedara, tie dotos uz laukiem. Nu, tad jau, teiksim, 40. gada vasarā un rudenī jau varētu būt pat tāds stāvoklis, ka jūs nevarētu iestāties universitātē, ja jūs nebūtu nokalpojis darba dienestā. Ja jūs lasat presē, tad parādās tādi, ka nav vai izšķirdēt atvaļinājumu, jāstrādā laukos. Mums ir jāsaprot, ka tas bija cēlies no šī absolūti bezidējas stāvokļa, kas radās tad, kad Polija tika sadalīta, kad to sadalīja Vācija un Krievija, un poļu laukstrādnieki vairs neizbrauca, ar ko viņus aizvietot vai ne. Nākamais, protams, es gribētu mums vēl ir kādas 4 minūtes, es gribētu parunāt par tādu ļoti grūti definējumu lietu kā dzīves līmenis. Un vēlreiz es gribētu teikt, ka ir atšķirīga lieta, kā cilvēki atceras šo laiku, un iespējams viņu atmiņus ietekmē nevis pats laiks, bet tas, kas nāca pēc šī laika, 40. gads un vispārējais. Un uz tā fona, protams, šis laiks līdz 40. gadam varbūt iegūst pavisam rožainu skatu. Ar to es vēlreiz negribu teikt, ka dzīve bija drausmīga vai dzīve bija slikta, bet es, protams, gribētu atzīmēt to, ka ja mēs uzmanīgi izlasām vismaz 2 šīs avotu grupas statistikas pārvaldes materiālus, un viņi ir pieejami, teiksim, uzrakstīsim to fondu, ja kāds vēlas 1308 fonds, tad, protams, mēs redzam to, ka no 35. gada cenas aug uz visiem produktiem, uz visu produkciju cenas aug uz pārtikas produktiem, cenas aug uz rūpniecības produktiem, cenas aug īrei aug, cenas aug apkurei. No 35. gada dzīves dārdzība aug. Tas ir viens avots, ļoti objektīvs avots. Par to mums nav šaubu. Otrs avots, atļaujiet man jums nedaudz pacitēt to, ko ziņo politpārvalde, bet vēlreiz pasvītrosim. Te mēs varētu pielikt nedaudz tādu jautājumu, vai viņi nepārspīlē. 36. gada decembris. Viscaur dzirdama neapmierinātība ar cenu celšanos. 37. gada maijs. Ievērojami cēlušās arī pārtikas produktu cenas, kas izsaucot neapmierinātību iedzīvotājus, sevišķi strādnieku aprindās, jo izpeļņa palikusi līdzšinējā, un tie sūdzoties par naudas trūkumu un pirktspējas samazināšanos. Sevišķi sūdzoties par gaļu un gaļas produktu cenu stipru celšanos, vai ne? Nākamais. Sakarā ar pirmās nepieciešamības preču un produktu sadārdzināšanos ir neapmierinātība zemāko kategoriju darbinieku un pilsētu rūpniecības strādnieku vidū. Un nākamais, protams, mēs varam lasīt jau tādus, diezgan pārsteidzošus ziņas, kas varbūt mūs pārsteidz, šajās politpārvaldes ziņojumos 36. 37. gadā, kā strādniekus, es nerunāju par visiem, bet īpaši strādnieku, cilvēks jau retāk var atļauties gaļu, un parādās tāda lieta, kas agrāk mūs šausmīgi nomāca siļķes. Agrāk likās, ka to siļķu ir par daudz. Briti mums uzspieda siļķis, mums bija jāpērk britu siļķis, un, piemēram, mēs tad redzam jau politpārvaldes ziņojumos, ka strādnieki uzskata, ka tā gan ir tā pārtika, kas man jālieto, jo es nevaru vienmēr atļauties gaļu un citu produkciju. Tātad vēlreiz es gribētu teikt tā ļoti korekti, ka pētījuma par dzīves līmeņa izmaiņām mums nav. Mēs varam vēlreiz pieņemt, ka no 35. gada dzīves dārdzība kāpā. Īpaši grūti bija patiešām strādniekiem, zemākiem ierēģiem. Bet jautājums par tādu objektīvu ainu vēl paliek pietīmām. Un pēdējais es gribētu teikt tā, ka šajā laikā, 30. gados, Latvija pārdzīvoja 2 ekonomiskās krīzes. Abas viņas nebija mūsu izraisītas. Pirmā krīze ir no 30. līdz 33. gadam. Tā bija starptautiskā pasaules ekonomiskā krīze. Mēs bijām tās upuris, maza ekonomika, bez spējām to ietekmēt, bet es saku, mēs varbūt būtu varējuši to mazināt, ātrāk devalvējot latu. Otrā krīze bija vēl smagāka, un tur mēs pavisam bijām bez vainas. Tā ir 39. gada krīze, kura sākas pēc tam, kad Vācija un Padomju Savienība iesāk Otro pasaules karu. Vācija bloķē izeju no Baltijas jūras. 94% no mūsu ārējās tirdzniecības gāja pa jūru. Un 39. gada rudenī mēs pirmo reizi šausmās apjēdzām, cik daudz mēs esam modernizējušies pa 20 gadiem. Ka mēs esam kļuvuši pilnīgi neatņemama starptautiskā tirgus sastāvdaļa. Es tagad izskatīju tās lietas, kas mums sāk trūkt. Un visas lietas, kas mums trūks lielā mērā, ļoti daudz lietu, ir mūsu modernizācijas rezultāts. Piemēram,
mums sāk trūkt ziepes, jo 300 tonu tehnisko tauku mēs ievedām no ārzemēm. Ja mēs atgriezam stāstu uz 20. gadu, tas nebija iedomājams, ka mums trūktu ziepju. Trūks ziepes, uzvāriet ziepes. Pēkšņi 39. gadā presē parādās, kā lietot zaļās ziepes. Ir izaugusi paudze, kas vispār nav dzirdējusi par zaļām ziepēm. Viņi to nesaprot. Mēs esam pieraduši pie normālām ziepēm. Kafija. Mēs bijām pieraduši, ka tā ir normāla lieta. Mēs viņu dzērām un pēkšņi parādās, kā lietot tur cigoriņu kafiju un tam līdzīgu, vai ne? Siļķes, kuras šķita ir apnikušas līdz kapam, un pēkšņi britu siļķu nav, visas siļķes, un siļķe trūcīgāko cilvēku pārtikas viņa sāk trūkt, rīsi sāk trūkt. Vēlreiz gribu teikt, ka novērst to visu vispār nebija nevienas politikas iespējā. Mēs bijām kļuvuši neatņemama starptautiskā tirgus daļa. Mēs ievedām tādas lietas, kas agrāk nebija iedomājamas, ka mēs ievedām. Piemēram, slikta cukura raža ievedām no Vācijas. Vācija bija brīnišķīgs cukurs, ļoti lēts, ļoti kvalitatīvs. Mēs ievedām mežonīgi daudz un paši daudz izvedām. Mēs dažreiz aizmirstam, ka nelielu produkciju mēs izvedām uz Ameriku, mūsu lieliskās konfektes. Mēs izvedām gumijas apavus. Šodien neviens nestaigā gumijas apavos, tobrīd kalošas bija neizbēgamas. Mēs izvedām uz Zviedriju, mēs izvedām uz Šveici kalošas. Mēs bijām tik šausmīgā mērā integrēti starptautiskajā tirgu. Un, protams, visbriesmīgākais bija mūsu atkarība no enerģijas. Tobrīd nebija gāzes, tā bija akmeņogles. Tās bija britu akmeņogles, kuras pirms tam bija šķietami apnikušas visiem. Briti uzspiež akmeņogles. Mums jāpērk no viņiem akmeņogles. Un pēkšņi šo akmeņogli nav. Un mēs lasām presē, teiksim, vilcienā nevar būt vairāk par 19 grādiem. Skaidra lieta, 19 grādi tas nav nekas briesmīgs. Jūs nenosalsiet, bet pirmo reizi jūs sākat just, ka kaut kas pilnīgi mainās. Sāk trūkt apkures vai ne, jāierobežo daudz kas. Šī krīze bija izsaukta no starptautiskiem apstākļiem. To bija radījusi Vācijas agresija. Vai mēs būtu varējuši kaut ko vairāk izdarīt? Protams, gribētos teikt, ka būtu varējuši vairāk izdarīt, ja vairāk iekrātu. Stāvoklis līdz 39. gada augustam bija pilnīgi rožains. Neaizmirsīsim to slaveno lietu, nekarikēsim viņu, bet slavenais raksts kara nebūs brīvajā zemē 39. gada 31. augustā, kur Andersons komentēja ironiju, Hitlers nebija šo rakstu lasījis un iesāk karu. Tas ir tieši Ulmaņa rīkojums brīvai zemē uzrakstīt kara nebūs. Visa mūsu doma bija, ka tomēr kara nebūs, tas ir viens. Ja karš izcelsies, tiks ņemta vērā mūsu neutralitāte. Mēs esam neitrāla valsts. Un mēs tirgosimies ar visiem, ar ko mēs gribējam, un varbūt pat gūsim peļņu. Izrādījās, ka karš iestājās, neviens mūsu neutralitāte pierēd neņēma. Mēs katastrofāli zaudējām no tā, ka mēs nevarējām importēt visu to, ko mēs vēlējāmies. Mēs tikko pabeidzām ķegumu. Jo ļoti daudz, kas bija jāieved, teiksim, stieples, ļoti daudz, kas mēs tikko, paldies Dievam, pabeidzām ķegumu, jo lielākā daļa bija ievestu. Nekad mēs nespētu nodrošināt ar krājumiem sevi, teiksim, cik daudz var uzkrāt akmeņogļu, kur viņas glabāsies, cik daudz jūs varat visu uzkrāt. Bet tomēr tā doma man ir tāda, ka iespējams, ja mūsu skats uz pasauli būtu mazāk rožains, ja mūsu skats būtu vairāk dramatisks, ja mēs pieņemtu domu, ka karš būs, un neviens mūsu papīra neutralitāti neievēros, ka tas ir papīrs, kuru nevienu neinteresē, ne Hitleru, ne Stalinu neinteresē mūsu papīra neutralitāte. Iespējams, mēs būtu varējuši mazināt krīzes sekas, uzkrājot vairāk izēvielu. Piemēram, tajā pašā Ulmaņa fondā ir viņa sašutums, kad viņš izsauc ierēģus un saka, jūs taču solījāt visu iepirkt. Jūs solījāt iepirkt tēraudu. Kur viņš ir? Kāpēc viņa nav vai ne? Jūs taču visu to solījāt. Nevarēja, laikam, tik daudz mērā paļauties uz ierēģu solījumu, bet es vēlreiz gribu atzīmēt, novērst šo krīzi, pilnībā novērst mēs nevarējām. Tāpēc, ka viņa bija pasaules kara izraisīta, un mēs bijām pa 20 gadiem mainījušies. Mēs bijām integrēta pasaules saimniecības daļa, un ārējās tirdzniecības sabrukums ietekmē praktiski katru mūsu dzīves jomu.